Nu, labvakar, mīļie cilvēki. Es domāju, ka jums noteikti gadījās tāpat, kā man pagājušā gada beigās bija, kā tu atveri interneta banku, tur tāds jautājums, vai tu esi politiski nozīmīga persona. Bija tā? Kuram tā bija? Visiem bija, ne? Es tā kā ignorēju to jautājumu. Kas man pateikt? Ko tā banka grib no manis? Lai dara, kā viņi grib. Kamēr var neatbildu. Un tad pienāca šī gada 13. janvāris. Nu, latviešiem baigi zīmīgais datums, tāds ļoti, ļoti latviešu datums, jau sākot ar pagājušā gadsimta sākumu. Un tajā datumā man Kuncītes televīzijā paziņo, ka raidījums Zebrasot nenormāli kaitīgs valstī, tur esot parādīts pilsētas mērs braucot ar sniegtīrītāju. Nu, skaidrs tad. Un tas ir tik kaitīgi, ka parāda pilsētas mērs braucot ar sniegtīrītāju, ka tas grauj valsts kārtību un valsts pamatus, un to momentā vajag likvidēt. Nu, agrāk dedzināja grāmatas, tagad likvidē raidījumus. Nu, kaut kādai kārtībai valstī jābūt. Un es saprotu, ka es esmu politiski nozīmīga persona. Es varu izstāstīt kaut tādu stāstu, ka uzreiz aizklapē raidījumu ciet. Valsts pirmajā kanālā. Nu, forši, tad ir kaut kāda vara, kaut kāda teikšana. Tā labi, politika nekad neesmu interesējies. Nekad neesmu bijis uz vēlēšanām. Tik ļoti es neesmu interesējies par politiku. Varat man mest ar cepuriem, kurpēm, ko gribat, taču neesmu bijis nekad uz tām vēlēšanām. Un tas man, labi, ja es esmu politiski nozīmīga persona, vajadzīgi atrast kaut kāds politisks virziens, kurā es varētu iet, ja jau tā politika tā ir pieķērusies tajā dzīvē. Tas, domāju, tā grāmatas bērnībā lasīts kaut kas tur. Anarhija. Vienīgais, kas man der, ir anarhija. Jo kas ir anarhija? Anarhija ir tāda vienkārša lieta. Nu, kā jūs domājat, cilvēkam jābūt brīvam, vai ne? Tas ir baigi svarīgi. Nu, jūs nedomājat, ka vajadzētu cilvēkam būt brīvam? Vai? Skaidrs, ka vajag. Lūk, un ka tā valdība un valsts mums bieži vien traucē un bez jārā. Tā taču arī ir, vai ne? Lūk, un anarhija tā kā viena tableta to visu ārstē. Brīvs cilvēks bez valsts. Valsts maisās, valsts traucē, valsts nav vajadzīga, vara nav vajadzīga. Cilvēks var būt brīvs tāpat. Tā ir anarhijas būtība. Viņai dažādi novirzieni, tur mēdz būt kaut kādi liberāli anarhisti un kristīgi anarhisti un anarhisti komunisti. Viss, kas, bet anarhijas būtība, kā arī tas no tās grieķu valodas vārdi, ir tad bez valsts. Brīvs cilvēks bez valsts. Tas man der, tas man baigi patīk. Es varētu pie tā tad palikt, ja mums tā politika vajadzīga. Un forši arī tas, kāds var teikt, nu jā, anarhija izklausās pēc tāda bardaka, vai ne? Un ka nav kārtības. Bet īstenībā cilvēks viņš pats tiek to kārtību galā un vajadzīgs kaut kāds likums tikai tajā brīdī, kad cilvēki jau ir sastrīdējušies. Tad viņi nezinu, kāpēc jau iet uz tiesu. Bet pirms tam viņam to likumu nemaz nevajag. Viņi tiek galā tāpat. Tā kā anarhija baigi foršā štēle un vienmēr jau viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Un ja mēs pastamies, tad tagad brīdī, kad mēs taisamies svinēt valsts 100 gadi, mums tie anarhisti būtu ļoti, ļoti, ļoti jāatcerās. Mēs tagad taisoties uz 100 gadu atceramies tos vagonus, kas brauc uz Sibīriju, un atceramies 18. gada 18. novembri. Divas lietas, kas liekas svarīgi. Tajā dienā čaļi nodibināja valsti, un pēc tam bija beigās ziepes, mūsu pusi gudrāko, jaudīgāko un turīgāko aizveda vairākas reizes uz Sibīriju. Bet patiesībā, lai svinētu šīs valsts 100 gadi, mums būtu jāatcerās tie paši 5. gada notikumi, kas daudz vairāk izveidoja to un radīja situāciju, kā radās šī valsts. Un 5. gadā tieši tie sociāldemokrāti un anarhisti arī bija tie, kas darīja tās lietas. Zīmīgi, ka viņi arī to sāk 13. janvārī 5. gadā. Traki tur viņiem gāja, bija 60,000 cilvēku sākušies gājienā, gāja gar Daugomo, tur tā cara armija sāks viņiem šaut, kurš muka, tur bija 10 nogalināto un pa 100 ievainoto un ļoti daudz noslīgi Daugavā mūkot, bija traki. Bet ja mēs padomājam par to laiku, kad cilvēkiem bija tā dūša, varbūt viņiem nebija ko zaudēt, es nezinu, viņiem bija dūša uz kaut kādām pārmaiņām, un viņi gāja tajā gājienā. Un tur diezgan liels tādas iespējas bija, ka viņas tomēr nošaustēja visā, viņi tik un tā gāja. Tā kā, ja jums interesē tā anarhistu štēle, ir viena ļoti laba angļu pētnieka grāmata, viņu sauc Philip Ruff, to rakstnieku, un viņš rakstīs grāmatu par stāvu liesmu debesīs. Un tā grāmata ir par latviešu anarhistiem un viņu to kustību, sākot no pagājušā gadsimta sākuma līdz apmēram Pirmajam pasaules karam. Un, ja pastāst, kādi tie cilvēki, kas tajā grāmatā ir aprakstīti, ir kāds lasījis to grāmatu, pats ceļo, kas ir lasījuši. Par stāvu liesmu debesīs, grāmatas nosaukums, Philip Ruff autors. Labi, es varu stāstīt tālāk, jūs nesat lasījuši, tas jūs arī interesēt. Tā grāmatā sākās grāmata to, kā jau viņš angļu rakstnieks, tad viņam ir interesējis, kas noticis ar latviešiem Londonā. Latvieši 1910. gadā mēģinājuši aplaupīt juvelieru veikalu Londonā. Jo revolūcijai vajag naudu, revolūcija pišķiks neviens nepārdod bez naudas, naudu vajag. Revolūcijā naudu vajag, tad likumiem nav nekāds nozīmes, ejam apzogam juvelieru veikalu, sapirksimies granāts, patrons, pistols, viss būs bumbās. Un tas bija tik liels noziegums Londonā priekš tiem laikiem, ka to vēl runāja vēl gadsimtu vidū un gadsimtu otrajā pusē, kad dūlie latvieši šaudījās 2 dienas un to viņu aplenkšanu vadīja Čērčils. Viņš tajā brīdī bija tā kā Londonas tur kaut kāds
iekšlietu tur policijas priekšnieks, un arī viņš tajā bija iesaistīts. Tā kā latvieši Londonā zina no tiem laikiem. Bet tas bija viens no tādiem pēdējiem lielajiem tādiem blēņu darbiem, ko anarhisti sadarīja. Jo viņi jau 1905. gadā saorganizējās un izvāca savus čomus ārā no centrāla cietuma, kas tobrīd bija ļoti, ļoti labi bruņota vieta. Un tad ritīgi rokenrolleri, viņi nebaidījās ne no kā un darbojās ar pilnu pārliecību. Pēc tam viņi uzbruka slepeni policijai, par to uzņemt arī padomu Latvijas laikā filmu uzbrukums slepeni policijai, varbūt to kāds ir redzējis. Un pēc tam nākamais tas anarchistu un sociāldemokrātu gājiens, ko viņi dabūja gatavu, Ļeņins viņiem pateica, ka Helsinku bankā būs baigi daudz naudas. Un viņi tagad taisīs to banku apzakt. Kad cilvēki 40. Bet tā cara izlūkdienests zināja, viņam bija 2 spiegi tajā organizācijā, tajā latviešu kopā iekšā, kur tā kā varētu pastāstīt, kad ies to banku, saka, un tad viņas paņems visu ciet. Bet to anarchistu un sociāldemokrātu tas konspirācijas līmenis bija tik augsts, ka viņi mierīgi pamanījās tik ātri saorganizēties un iet zakt, kad nepaspēja pateikt viens tiem cara izlūkiem, vajadzētu iet viņus arestēt. Viņa nozaga 170 000 cara rubļu, kas ir šausmīgi liela nauda. Pamanījās Ļeņinam atstāt laikam 17 000 10. daļu par to, ka viņš pateica, kad jāiet pakaļ, un paša visu to pārējo naudu aizmoc prom uz Eiropu. Vienmēr sakot, tā grāmata ir daudz interesantāka par jebkuru grāfu Monte Cristo, daudz foršāk par jebkādiem Karību jūras pirātiem un reāli par īstiem notikumiem. Tā kā noteikti izlasiet, jums tas viss tā anarchistu stēle noteikti iepatiksies. Tas ir gan piedzīvojums, gan pārliecība. Un es domāju, ka mums tagad nevienam nav tik liela dūša un pārliecība, kā cilvēkiem tajā laikā darīt savas lietas un darīt tā, kā pašiem šķiet un par ko paši esam pārliecināti. Jo tur ir vajadzīga baigā dūša. Savukārt, ja mēs gribam pakļauties likumiem un uztraucamies, lai tā valsts darbotos tā, kā viņa darbojās, un ja mēs ticam, ka ir labi, ka valsts darbojās tā, kā viņa darbojās, tad būtībā mēs varētu joprojām dzīvot vergturiekārtā, varbūt dzimbūšanā, bet ja mēs gribam labāku kārtību, vienmēr prasās pēc revolūcijas, vienmēr prasās pēc kārtīga rokenrola, visu to apgriezt otrādi. Un ja mēs to nevaram, ja mums tam nav dūšas, tad mums jāpacieš to tā, kā tas ir šajā brīdī. Lūk, tas bija tāds stāsts par to, ka anarhija varētu būt laba lieta. Un es ceru, ka es jums ieinteresēju izlasīt to grāmatu. Nav diezgan daudz laiks, tad mierīgi paspēt padzerties, man tāds aizdoms. Lūk. Jā, tad par to, ko es vēl darbā darīju. Mēs kādus gadus 4 taisījām te raidījums. Tas jocīgs nosaukums, grūti pat izstāstīt, bet te raidījums. Braukā apkārt pa Latviju, mans uzdevums bija izbraukāt visas Latvijas pilsētas un ciemus, apstīties, tā vienkārši, kur tur var paēst vairākas vietas, kur tur var palikt pa nakti un ko tur darīt. Tādā veidā mēs izbraukājām vairāk kā 60 pilsētu un ciemu vai novadu Latvijā, bet palika mazliet mazāk, bet vēl palika, bet kur braukt, ja vajadzētu braukt vēl. Bet pēc 4 gadiem raidījuma producents Ulds Sekls izdomāja, ka darām tagad visu savādāk, vajag kreatīvu, vajag jaunradi, vajag visu mainīt, un nosauc to raidījumu par Karalistu, mēs bliezām tālāk. Karalisti ir kā forša lieta, un es tā pēc tā raidījuma sākuma sapratu, ka mums ar Māru Oltu un Gustavu Terzenu tagad jāmeklē karalis. Es tā sapratu. Un es domāju, kas ir karalis? Karalis ir čalis, kas pa visu atbild, čalis, kurš zina, kurā virzienā jāiet, sadala visiem darbus un nocērt galvu tiem, kas nedara pareizi. It kā vienkārši lieta, jāatrod tāds čalis, kas to var izdarīt. Vienalga vai savā gaterī, vai savā parlamentā, vai savā, fabrikā, bet tāds čalis, kas to visu zina. Iesim meklēt karali. Kaut kā pārsvarā mēs tik un tā nonācām atkal pie tiem sūdīgiem kociņiem ar latvu rakstiem, kaut kādiem niekiem, bet reizēm izdevās tā kā uz tā karaļa pusi pabīdīt visu to štēli. Un tad man tā kā mazliet uztrauc, ka mēs tā kā nemeklējam īsto karalu, mēs kaut ko citu tā kā mazliet darām, bet es jau saprotu, ka cilvēkiem jāsadarbojās, un mēs tā kā lēnam ejam tajā karaļa virzienā, un tad es tā kā sāku domāt, mums latvieši vispār karals īsti tā kā nekad nav bijis, un mēs viņu tā kā nezinām, kur dabūt, un vai mums viņu vispār vajag, un Māris ar Gustavu arī teica, ka viņam mēs īstenībā nemeklējot to karalu, kas nesot nemaz vajadzīgs. Lai būtu. Un tad es izdomāju nākamo lietu, ka man īstenībā ir sapnis uztaisīt tādu raidījumu, kur varbūt jūs gribat piedalīties. Mans draugs Evalds Vasilevskis, kurš dzīvo Kaunatā aiz Rāznas ezera un tā esa māla podus, viņš teica, ka viņš esot kaimiņu, kur var izturēt 2 gadu aplenkumu ar toksņiem mājās. Ēdamais, dzeramais, lopi, kartupeļi. Viņam pie kājas tā valsts. Tie ir anarhisti, vai ne? Īstiem, mierīgi te galā. Un man vienmēr braucot pa Latviju bija tieši tāpat sajūta. Brauc kaut kur pilnīgā nekurienē un kaut kur tur tālumā, tumsā pie meža spīd loks. Tad tur dzīvo kaut cilvēki, viņi kaut kā tiek galā, un es neticu, ka viņi brauc Rīgā uz darbu reklāmas aģentūrā vai iepērkās Alfā. Viņi kaut kā tur iztiek tajā vienā vietā.
Tāpēc mans sapnis ir uztaisīt tādu raidījumu, kurā mēs varētu kopā ar kādu ekonomistu vajadzētu līdzi, kādu antropologu, agronomu, varbūt vetārstu. Ērot vieniem cilvēkiem. Un paskatāmies, kā tad viņi tur māk izdzīvot, kā tas viņiem izdodas. Jo noteikti kaut kā to var izdarīt. Jo arī vienā filmā par Valgalciem ciema bibliotekāre, kurai bija govs. Viņa teica, ja sāksies karš, 3. dienā visi lielveikali būs izlaupīti, un pēc nedēļas dienām nebūs ko ēst. Viņai ir govs. Tad tāda drošība nākotnē būtu katram sava govs, katram sava kartupeļi, katram sava viensēta. Un tad mums pie kājas būtu tā visa valsts, visa tā valdīšana, visi tie likumi. Mēs mierīgi dzīvot savā viensētā ar saviem kartupeļiem. Un es domāju, ka šajos laikos tehnoloģijām visām spējām mēs varētu katrs izaudzēt tik daudz kartupeļu, cik mums katram vajag. Un ja mums vēl ir dūša nokaut to vistu un pirms tam kādu brīdi viņu barot, mēs mierīgi varam iztikt. Un es ceru, ka nākotne būs jaunie viduslaiki, mēs dzīvosim katrs savā viensētā, kā latviešiem patīk. Nebrauksim te stulbajos ceļojumos tam visam Marokām un Kanārijām. Dzīvosim mierīgi mājās, laimīgi, saticīgi ar savu ģimeni, un viss būs labākajā kārtībā. Tā kā, ja jums arī interesē aizrot izpētīt, kā tie cilvēki dzīvoties viensētās, kā viņi savēl galus un kā viņi ir izturēt to 2 gadu aplenkumu, tad mēs varam doties kopā, droši pieteikties. Daudz iepriekš runātāji arī teica, ka viņam esot e-pasts, var sūtīt e-pastu. Varat mierīgi sūtīt e-pastu man. E-pasts atcerieties, nav grūti, es nerādīšu viņu tur uz tās sienas, nav vajadzīgs. Vienkārši pauls@timrods.lv, droši sūtīt, ja jums ir interesi doties ekspedīcijā. Varbūt jums arī piķis ir kaut kāds tam resurss, lai mēs varam noierēt kameru vai ko. Un tad mēs uzzināsim, kā turpmāk dzīvot. Jo šitā ja turpmāk dzīvot nevar. Sāksies kaut kāds bardaks, pirmkārt tiešām to veikalu izlaupīs, un otra lieta, ko mūsu vāra ir jau kādā veidā atņēmusi iespēju sazināties savā starpā. Tagad pienāk kaut kāda x stunda, un sliktie onkuļi izslēdz telefonus, radio un televizoru, un arī to visu to štruntu internetu. Kā jūs zināt, kur pusmukt un kuri jūsu rada tajā brīdī? Nav variantu, jūs tā valsts ir atņēmusi jau kādu iespēju savā starpā sazināties. Varbūt fūrinieki ar ācijām varēs pateikt mūkam uz Pleskavu vai uz Poliju. Pārējie neziņā stāvēs uz ielas, mobila neies, radio neskanēs, un jūs tur tā arī paliksiet. Tā kā padomājiet par to, vai jums valsts kaut ko ļauj, vai jūs varat sazināties, kur ir jūsu radi, ko jūs darīsiet x stundā, un vai tā mūsu nākotne nav tajās viensētās. Varbūt tomēr audzējam kartupeļu, tiekam paši galā to savu 1 govu un 3 vistām, un esam pilnīgi mobili un neatkarīgi, un neviens mums nevarēs pārmest, ka latvieši ir viensētnieki, vai ne? Jo tā ir īstā nākotne, mēs tur varēsim izdzīvot. Tā kā droši sūtiet uz to pauls@timrods.lv ziņu, ja gribat piedalīties mūsu nākamajā ekspedīcijā, un brauksim ciemos laukiem, pastīties, kā jādzīvo pa īstam. Paldies par uzmanību, to arī vakars būs cauri. Tiekamies ballītē!